Ko, mīļie, ja ir kādam liecības, aicinu, kad jūs varat nākt un pagodināt to kungu ar to, ko Dievs dara vai darīs jūsu dzīvē. Labdien, draudze! Man ir šodienas piedzīvojums, tāds bija interesants. Man katru rītu svētdienās ir savu kārtību, ja? No rīta pieceļos rīt lūkšana, pēc tam man ir bībeles lasīšana, pēc tam man ir aizlūkšanas, lūkšanas, ja? Un pēc tam es skatos, kad laiks vēl ir, skatos draudžu uzvar Open Game dievkalpojums, ja? Nu šodien es zinu, kas baznīca jānāk, cienestiņš Jānis, un sēžu smērēm aizīts un klausos, ja, un tur lietuviešu bērni uzkāp skatuvē, un tā kā grib dziedāt, ja, un slavēšanas dziesmas un viss. Nu es tā neskatos, daru savus darīt, kas man jādarīt, un pēkšņi man asaras sāk dirbt. Bērni man jau sākuši dziedāt nemaz. Es tā, labi, mūžien attīros kaut kādā veidā sīpoli. Un pēkšņi sīpoli nebija. No maizītes jau nebija tas. Un pēkšņi sajūtu tādu karstumu, tā kā kādreiz Natāns teica, ja, ugunī, ja, no puses, ja, pilnīgi. Un es paliku visa, sarkana, tumšs sarkana palika. Man tāds karstums izgāja cauri visai miesai, ja. Es sēžu un domāju, kas nu ir tagad? Kas notiek ar manī? Pēc tam pēc kādu lētiņu pasēdiešu, nomierināšos, pāries, nepāries, vai kā tur būs. Ja? Tā lēnām, tā kā mierīgāk paliek, tev labāk viss. Vai varbūt saslim, vai būt kas tur ir. Ņēma termometru, bāz padusē. Jā, nevar saprast, jā. 37,2, vai, tā nav mirstam kaita, tomēr uz draudzi, tomēr atbraukšu līdz draudzei, atvedīšu maizītes, pateikšu, kad es esmu atgriezusies un braukšu mājās, ja, un tad, pamanīju aizlūgs draudzi, ja, slim, ja, varbūt, ko zināt, vīrusiņš kaut kāds vai ko tur, ja, lai neaplipinātu citus. Labi, pēc tam nogāja lejām, acis izmazgāja, kāpa augšā, un tā kā sāku, gan drīz vai nesmieties, bet tā ķikināt kaut kā, ja, tā, jā, interesanti liek, ja, domāju, nē, tas slimība tā nevar būt, ja, vīrus, tas kaut kas cits ir, ja, un tad es sapratu, ja, kas tas ir, un ko es to gribēju teikt, to es piedzīvoju, ja, svētā gara, to riktīgi tādu, ja, es tā sapratu, ka katru reizi viņš kaut kā, es tā kā vecāks cilvēks, ja, man, ja 20 gadus es biju baznīcā, ja, Latvijā, ja, es nepiedzīvoju to, ko pa šitiem pusgadu, teiksim tā, ja, visu ko, pilnu programmu te, jā, un vēl kas ir, varbūt jauniem vieglāk to pieņemt, ja, izmaiņas kaut kādu sevi vai kā, bet man vajag to izprast, saprast, ja, lai tik tiešām es nesabaidos, ja, kas tur mazums, kas tur, kā pagājušajā reizi, ja to, kad man piepildīja svētais gars, es domāju, vai kaut kas nāk, rīts kaut kas, ja, bija tā, kad karstums tāds ienāca iekšā, es mācītājiem teicu, kaut kas bija kaut kas mazums, varbūt, trombs, kaut kas atrāvies, tāds karstums nāk virsū. Es tās tā kā es piedzīvoju, es vēl to varbūt nesaprotu tik daudz, un tā kā vajadzētu. Un tagad šitais vilnis, ja, šitais, kad uznāca man, arī domā, ko gribi. Jā, un es saku, es pa pusgadu piedzīvoju vairāk nekā pa 20 gadiem, kad bija baznīcā. Un domāju, labi, atbraukšu līdz baznīcā, došu tad maizīt, parādīšos, jā, varbūt aizlūksiet pa manīm, jā, piedodies, nepareiz to mikrofonu tur. Un domāju, braukšu mājās ar to pašu transportu, kas man atved, ja. Bet kā pāri, man ir labi, ja. Viss notiek. Tāds bišķi uztraukums, kad mēnesis neesmu bijusi, ja. Bet, vismaz tagad atgriezos un viss priecīgi, es pat priecīgi esmu, ja. Un tad, viss notiek. Un vesela esmu, ja. Tad es vēl sapratu, ka katru reizi man tas arī jāizprot vēl. Katru reizi svētais gars uz manīm savādāk kaut kā, man uzrunā. Tad viņš pieskarās, tad viņš kaut kā apklāja, tad viņš siltumiņu kaut kā dod, tad viņš kaut tādā veidā ienāk iekšā, tādā karstā veidā. Un tā kā šodien bija pilnīgi sarkan bija, jā. Tad jā, tad viņš katru reizi stiprāk un stiprāk, un kā es nezinu. To gribēju pateikt, tu piedodiet, kas nepareizi to mikrofonu varbūt, jā. Bet es pateicu, darbojas. To, ko viņi piedzīvoja, tas īstenībā, tas jāpiedzīvo visu laiku. Visu laiku mums tā ir jātiecās un jāslāpst. Jo svētais gars viņš var darīt, vienalga vai tu esi mājās, vai tu ej pa ielu, vai tu esi darbā, viņš vienkārši var runāt, viņš var piepildīt, viņš var tevi aizskart, un to, ko viņi piedzīvoja, tās ir tādi piedzīvojumi, ko tu nekad neaizmirsīsi.
Un mums pēc tā visu laiku ir jāslāpst, jāteicās Dievs, es gribu tev vairāk. Un tā kā slavu Dievam. Jā, tāpēc Tēvs, mēs tev pasakāmies, kungs, par laimi. Paldies tev, kungs, par to, kungs, ka viņi sastapās ar tev, ka tu Svētais Gars runāji viņus, ka tu piepildīji, kungs, un es lūdzu Dievs, lai ir vēl vairāk, kungs, lai plūst, lai šis kanāls, kungs, kas ir atvērts, lai plūst šī dzīvība, šī godības uptēvs, un lai viņi piedzīvot tev dziļāk, vairāk, pārdabīgāk, kungs, un kungs, ka tu viņai dod tāds dziļāks atklāsmes, ka tu viņai dod pravietisks svaidījumu, kungs. Es tev lūdzu, Svētais Gars, lai tu viņus piepildi šajā brīdī, kungs, no matu galiem līdz kāju papēžiem, ar tavu uguni, ar tavu spēku, ar tavu svaidījumu, Jēzus vārdā. Amen. Kaut ko piebildu. Mēnesis atpakaļ, ja, kad arī sauc priekšā, lai liecinātu, ja, un es sēdēju, un tieši bija spreģis bija tieši par manu tēmu, kas man tā liecība bija tieši tādai šitai tēmai, ja. Un es sēžu, un tā turos, kāpēc es turos pie otra deņķa, ja, un pilnīgi jūtu, ja, kad man kāds stum ārā no tā krēsla, ja, es neesmu iekrampējis, Dieva iznāca ārā. Tas bija pirms pasākuma, jauniešu pasākuma. Ja iznāca ārā un kaut kas sludināja. Un tad man atklāja tā roka. Pilnīgi es jūtu roku, ja, ka viņš stum ārā man. Nu, es, nē, ko es vajag pievīt, nē. Nu, bet šoreiz es domāju, es liecināšu. 3 недели назад мы поехали в Латвию. Pirms 3 nedēļām mēs aizbraucām uz Latviju. С детьми, с мужем. И Bērniem. как мы только приехали, мы пошли на море. Un tikko kā atbraucām, aizgājām uz jūru. Моей дочке 4 годика, и буквально 2 минуты она, ножками по морю побегала. Un viņai 4 gadi, manai meitiņai, viņam burtiski И все, мы уже paskraidīja. да, потом пошли гулять просто по морю. Aizgājām pastaigāties pa jūru. И, господи, у меня даже русский плохой. И когда мы вернулись, ночью у меня ребенок очень-очень сильно плакал. У него так сильно болел живот. Un naktī, kad mēs atgriezāmies, manai meitai tik stipri sāpēja vēders, un viņa ļoti stipri raudāja. Да, и потом она попросилась в туалет и не могла сходить в туалет, кричала просто. Viņa pat nevarēja uz tualeti īsti normāli aiziet, jo И я начала liedza, Да, я начала молиться, и sāku lūgt Dievu. И как бы через 2-3 часа опять она попросилась в туалет и не смогла опять сходить. И она просто кричала очень сильно, что она не может сходить в туалет. Un atkal pēc 2-3 Jā, stundām просто- atkārtojās. А как свидетельствовать, если не плакать сейчас? Jā, kā lai liecina, ja tev neaizkustina pašu. Иисус, ты исцеляешь. Un es teicu, Jēzu, tu И в этот dziedini. момент она пописала. Un tad viņa pačurāja tajā brīdī. Да, и это кому-то свидетельство, я сказала, я не принимаю эту болезнь для своего ребенка. Un es teicu, es nepieņemu šādu slimību savam bērnam. По плоти я начала сразу думать, вот она там сходила по морю. Un es tā miesīgi sāku domāt, te viņa pastaigāja pa ūdeni un varbūt Дух Святой дал мне sastāvties. понимание, что это атака, Un что tas просто надо svētais это не gars принять. man deva tādu saprašanu, ka tas ir kā uzbrukums, ka man tas nav jāpieņem. Так что не сдавайтесь, взывайте к Иисусу. Tā kā Он arī исцеляет. jūs nepadodieties, ja jūs esat kādās situācijās, Da. sauciet Amin. uz Jēzu. Sveiku visiem, man arī tas mikrofons jātrenējās tur pareizi. To, ko Laima, tu kā runāji, tad es sēdēju un sāku degt, ja? Tā kā tas ir tāds, kas plūst arī uz citiem cilvēkiem, un tāpēc arī Dievs ne jau viņš mums iedod dāvans, lai mēs turētu zem pūri, ja? Bet ka tas Dievs iedod kaut ko ļoti vērtīgu un dārgu mums, lai mēs tā kā varētu būt par svētību citiem. Bet, protams, viņš vispirms dod mums, lai mēs būtu piepildīti, un tad pēc tam, jā, mēs varam tagad dot tālāk. Un tad, kad tu dalījies par to karstumu un kad tu nesaproti, ko darīt, es atceros, vai tas bija 5 gadus atpakaļ, man bija tā, kad mēs aizbraucām Rīgā uz vienu konferenci, un es vīram teicu, mēs tā kā, jā, ar vīru bijām, un es tā kā biju tajā konferencē, un tad sāka aicināt priekšā cilvēkus, kur grib nākt, un tā kā, par viņiem aizlūgst, un tur vēl bija tā kā tāds tas tunels, kur iet cauri un tā. Un es teicu, Dievs, lūdzu, neizdari tā, kad es tur notizlojos. Tā, kad, zin kā, kad tu atnāc priekšā, tu jau nezini, ko Svētais Gars, kad pieskarās, kā tu uzvedies. Un es saku, Dievs, tikai ne šoreiz. Un ziniet, es tajā reizē
izvaļājos pa grīdu tā, ka vienkārši es domāju, Dievs, es gāju no tās skatuves projām, nevis gāju, bet es līdu, ja? Jo vienkārši man bija kauns no tā, kā es tur biju uzvedusies. Un pirms laika man tā kā kāds cilvēks teica, Jēzus grib, lai tu dejo ar viņu. Un tad es tā domāju, kā dejošana latviešu, nu nav baigā dejotāji tauti, jā, nu ko es tur, kā mans vīrs saka, nu mūsu deja ir tūdaliņa tāgadiņa, jā, nu tā, nu kā ar Jēzu dejot. Bet, jā, bet tā ir. Un tad es tā kā tautiskās dejas, jā. Bet tas īstenībā man uz atraisīja manī ļoti, ļoti liela brīvība Dievā. Un tad tiešām es arī, kad vai man bija kāds sapnis, vai es aizvēru acis, un es tiešām redzēju, cik skaisti es dejoju ar Jēzu. Un tā kā nebaidīties, tā kā atvērt sirdi svētajam garam, arī, ja tev liekas, kad kā es uzvedos, kā es stāvu, kas ar man notiek, kas tās pa sajūtām, kad patiesībā Dievs jau grib, lai mēs esam brīvi viņā. Ja, un tad nevajag to nospiest, gribās raudāt, gribās skaisti smieties, smejies. Man šķiet, ka mūsu draudz ir atvērta tam, lai mēs tā kā, būtu brīvi tajā. Bet labi, tas bija tāds, kas man atsaucās. Man liecība ir tāda, ka pēdējā laikā tā kā es strādāju skolā, un mans darbs ļoti, ļoti patika. Es biju ļoti priecīga, un es pat nemanīju, kā pagāja man 3 mēnešu pārbaudas laiks. Un tagad pienāca, ka skolēnu brīvlaiks, un man bija tā kā, es biju no aģentūras, un tas nozīmē, ka man nav pilna alga. Ne pilna alga, bet man tā kā nav alga, vispār uz priekšu. Un, man Dievs ir ielicis sirdī kāds cilvēks, kam es tā kā katru mēnesi skaitu noteikts finanses. Un, protams, es sapratu to, ka nekā no tā visa, ko es tā kā katru mēnesi daru, es tā kā nevarēšu palīdzēt. Un tas nav stāsts par to, ka man pa visu svaru ir svarīgi, lai man būtu nauda, finanses, un es uz to koncentrējos. Es domāju par tiem cilvēkiem, kuri paliks bez palīdzības. Un tad bija tā, kad es ļoti lūdzu Dievam, es teicu vīrs, kā lai es palīdzu. Kā, ja Dievs man ir aicinājis to darīt, es negribu tā kā vīru tajā iesaistīt, ja? Kad tas ir man dots. Un tad bija tā, kad mans vīrs teica, bet tu saproti, ka tu neesi Dievs. Es teicu, es saprotu, bet es zinu, ko es savā sirdī esmu apņēmusies un ko Dievs man ir licis darīt. Un tā kā nekas tā īsti nesakārtojās, bet es teicu, labi, Dievs, tu svētī man roku darbu, es eju tā kā piestrādāt uz kaut kādām dažām stundām nedēļā. Un, un tad bija tā, par cik es esmu vēl arī papildus pašnodarbinātā, man bija obligāti jāuztais deklarācija. Un man tā grāmata, ka tur es ļoti vēl novilku, un burtiski man vēl dažas dienas bija palikuši, man būs 100 poundu sots. Es domāju, tā 100 pounds, es atkal varu kaut kur nosvētīt, es negribu sodu maksāt. Un tā grāmata sestdien neatbildēja, viņa atbildēja svētdien pagājušu nedēļu. Un tās bija burtiski dažas dienas pirms 12. datuma. Un viņi tagad man uztais to deklarāciju, tas bija tieši pirms dievkalpojuma, tur dažās minūtēs. Viņi saka, labi, tad tev tā nauda, tur ir, viņi man skaita to 100, tur 100, 100, 100, 100, un es tā pagaidu. Viņi krieviski runāja, saka, piemēram, 2 paundi 66, viņi saka, nē, viņi saka, tā kā 100, 100, 100, 100, es tā. Es klausos, es saku, kā? No kurienes tā nauda man tajā deklarācijā? Viņi saka, kā pat tiem kaut kādiem iepriekšējiem gadiem viņi sakrājusies, kad es strādāju, permanentā darbā, ja? Un tad es domāju, slāva tev, kungs, slāva, tas nozīmē, ka man būs ar ko dalīties. Un kaut kā vienā brīdī es atveru to savu e-pastu, un es skatos, ka man ir jau veca ziņa, bet es zinu, ka Dievs man pamudināja to vienkārši to ziņu atvērt, un es skatos, man aģentūra sūta, kad es esmu uzlikusi tā, kad es saņemu algu, bet man krājās atvaļinājuma naudu. Un beigās es paskatos, kad man ir obligāti jāizņem atvaļinājuma naudu līdz 1. septembrim, ja ne, es viņu pazaudēju, jo manā aģentūrā līdz 1. septembrim jāizņem.
beigās tad sanāk tā, ka tad, kad es piestrādāju, vēl man izmaksāja šo deklarācijas naudu un bonusā vēl atvainājumu naudu, un es saņēmu 2 reizes vairāk, tas es saņēmu pilnu algu, kā es nesaņēmu iepriekšējos mēnešos, strādāju pusslodzē. Un tad es tā domāju, bet Dievs, es varēšu atkal svētīt, es varēšu atkal dot. Un es domāju, ja tu kādam kas viņam ir jādara, tu par to daļu parūpēsies. Un kā mans vīrs teica, tu Ivīt neesi Dievs, un tā īstenībā arī ir. Ja Dievs tev kaut ko apsolīs, tad tev būs ko dalīties, un tev būs ko dot, un tu varēsi dot tālāk. Jo, kā es vīram teicu, man nevajag to naudu, lai sev savās kārībās šķiestu, bet es zinu, kam vajag vairāk kā mums. Un tāpēc Dievs ir uzticams pat arī mazās lietās, ka mums liekas, ko tad es, ja? Bet tā bija tāds man ļoti liels iedrošinājums, kā Dievs apsolīja 23. psalmu šim gadam. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Un ja mēs paskatāmies, mēs esam ļoti, ļoti svētīti un visi. Es liecināšu par to liecību, kas iznāca vakar. Inkas liecība. Viņa varēja neiznākt, viņa varēja vēl uz 3 mēnešiem aizkavēties. Bet Dievs ir labs, viņš visu dara jaunu, atjauno. Var sakot, bija tā, ka mēs ierakstījām liecību, un man bija vēl viens projekts, kurš bija jādara, un tur visu laiku atjaunot. Tur prasīja labot kļūdas, kuras nebija manas, bet nebija saskaņots ritīgi, ja? Un tad es tur laboju, un atkal sūtīju, un atkal laboju, un nekas neapmierināja to klientu. Nu nekas, tas klients ir pazudis. Un nezinu, neatbildu vairs. Vispirms uztaisīju, viss kārtībā, bet laikam aizbraukuši atvaļinājumā mazums. Vienalga. Un tad es sāku vienā brīdī ķerties klāt, arī pabeigt beidzot to liecību. Nu, es viņu darīju tā kā paralēli programmā, bet bija tā, ka man dators jau kādu laiku, mums ir mazs tāds klēpju datoriņš, tas pats, pie kuras strādāju, un viņš visu laiku kaut ko man meta kādas kļūdas, uzkārās, atkal programma uzkārās, atkal to atmet ar roku, viss neko nevar izdarīt. Un bija tā, ka viņš atslēdzās, restartējās pats par sevi. Windows paņēma vienkārši visu restartēja. Un es domāju, atkal man viss no sākuma, pilnīgi jāsāk no sākuma. Faili man ir, viss kārtībā, bet tieši tajā programmā es nevaru neko uzsākt. Un es iznesumā sāku lūgt Dievu par to tieši. Un pēc tam es atnācu apziņu paprasu savam dēlam Dāvidam. Viņš zinās, kā atjaunot visus failus datorā. Un viņš atnāk un uzspiež dažus klikšķus, un viss ir atpakaļ. Es tur meklēju programmas, kas atjauno un tā tālāk. Nu tā, vienas dienas laikā arī es uztaisīju to liecību. Jā, tas ir Dievam par godu, tāpēc, kad kaut kādas šķēršļi, kaut kādas aizkavēšanās var būt, bet Dievs var visu vērst par labu, visu atjaunot. Viņam ir visi resursi. Paldies Dievam. Jā, tā kā es varētu skatīties šo liecību un dalīties un būt svētīti. Я хочу поделиться, мне Бог сейчас положил на сердце поделиться одним моментом воспоминанием моей жизни, как я получила исцеление. Это удивительно. Es gribu padalīties ar kādu mirkli no savas dzīves, kā es saņēmu dziedināšanu. Tas bija brīnumaini. Моментов в моей жизни очень много, и действительно, когда начинаешь вспоминать, да, понимаешь, сколько чудес. Tādi mirkļi ir daudz, un kad tu sāc par to domāt, За короткое время жизни, даже когда еще не была с Богом, pat tajā brīdī, kad es vēl nebiju ar Dievu, Он делал в моей жизни. viņš darīja kaut ko manā dzīvē jau tad. И один день на работе, Vienu dienu darbā, в районе где-то 9 часов утра, ap 9 no rīta, мне как раз надо было бежать на брейк, на перерыв. man vajadzēja uz pārtraukumu doties. И у нас на работе был очень Mums darbā ir tādas ļoti smagas kastes uz 25 kilogramiem. И я так спешила. Un es tā steidzos. Я взяла этот ящик, и я сама не повернулась. Я вот все тело с этим ящиком. Un es tā kā nepareizi pagriezos, es pagriezu tā kā ķermeni ar to kasti kaut kādā nepareizā veidā.
Я слышала такой сильный хруст, мне Un- казалось, что все вокруг слышат его. Un man liekas, ka visi varēja apkārt dzirdēt, kā nokrakšķēja mani kauli. Я поняла, что я не могу руки даже вверх поднять, Es saprotu, ka es pat rokas nevaru uz augšu vairs не pacelt. могу дышать, мне текли Nevaru слезы, pelpot. мне текли слезы. Man vienkārši Да, asars Оля. bija. Я стояла, говорила, не принимаю, я тут же Es молилась. vienkārši teicu, Dievs, es šito nepieņemu. Es sāku lūgt Было Dievu. очень сильно больно. Ļoti sāpīgi bija. И я тут же отпросилась. Я сначала пошла вниз, да, Es посидеть, nogāju lejā, помолиться, vienkārši palūgu Dievu. но боль не прошла. Bet tās sāpes neaizgāja. И я отпросилась и поехала домой. Un es atprasījos no darba un aizbraucu mājās. Я подключилась, у нас есть онлайн-молитвенники, и они как раз в это время молились. Un tajā brīdī es biju tādā grupā, kur arī online cilvēki lūdz Dievu, un es tur pieslēdzos. Они за меня помолились. Вроде какой-то момент мне казалось, что пока они молились, было хорошо. Un kamēr viņi lūdza, man likās, viss ir jau labāk. Но я поняла, что сильно болит, и я пошла в спальню наверх лечь. Un vēl joprojām sāpēja, un es aizgāju uz savu guļamistabu atgulties. Я лежала, я молилась, я поняла, что мне настолько больно дышать. Un es tur gulēju, lūdzu Dievu, un es sapratu, man ir tik grūti elpot. Через время я задремала, Pēc kāda mirkļa es tā kā iekritu sapnī, aizmigu. и я захотела в туалет. Un tad es sagribēju uz toleti. И я понимала, что я не могу даже рукой сдвинуться с кровати. Un es sapratu, ka es reāli pat nevaru ne roku pakustināt, ne pat izkustēties no gultas. Я очень долго слезала с кровати, очень долго. Es ļoti lēnām un ilgi kāpu no tās gultas ārā, Это причиняло ужасную боль. jo tas man viss sagādāja milzu sāpes. Я сходила в туалет и вернулась опять в кровать. Aizgāju uz toleti, atnācu atpakaļ. Вечером приехал с работы муж. Nu, vakar atbrauc mans vīrs no darba. Он понял, что я, как я себя чувствую, что я, наверное, долго здесь буду лежать. Un laikam viņš tā saprata, ka es te ilgi gulēšu. И мне пришла мысль, что за 2 дня до этого пришло с Израиля масло. Un tad man atnāca tā doma, ka kādu laiku atpakaļ bija atnākusi eļļa no Izraels. Ja- Svaidāmā eļļa. И я попросила мужа, я говорю, пожалуйста, нарисуй маленький крестик на том месте, где у меня самая боль. Un es palūdzu savam vīram, lai viņš paņem to eļļu un uzzīmē mazu krustiņu tieši tajā vietā, kur man vislielākās sāpes. Вы знаете, я села, и он начал мне мазать. Un es apsēdos, un viņš sāka man smērēt. Я не видела его лицо, но Es я так neredzēju viņu. внутренне смеялась и радовалась, Es neredzēju viņa seju, bet es iekšēji smējos un smaidīju. потому что он у меня неверующий, но Jo он viņš ir рисовал, neticīgs. он рисовал Голгофский крест этот на всю спину. Jo всем viņš ir этим neticīgs, маслом. un viņš zīmēja to krustu pa visu man muguru. И говорил, что это животворящий Голгофский крест. Viņš teica, ka tas ir dzīvi darošs Golgātas krusts. Не знаю, внутренне мне очень хотелось чуда, конечно, да, и мне было приятно, что муж это сделал, и, видно, хотел моего исцеления. Un man, protams, bija priecīgi par to, ka to darīja mans vīrs. Un droši vien, ka viņš ļoti gribēja, lai esmu dziedināta. Nочью я не могла шевелиться, я лежала на спине. Es arī gulēju naktī uz muguras un vispār nevarēju pakustēties. Когда я открыла глаза, я думала, я также не встану. Un, kad es atvēru acis, es domāju, es laikam nepiecelšos. Но я встала и удивилась от того, что мне абсолютно ничего не болит. Un es piecēlos, un man pilnīgi nekas nesāpēja. И я Es biju поднимала pārsteigta. руки, я шевелилась. Es varēju celt savas rokas un kustēties, un pilnīgi. tā Я kā- пошла на работу, я поднимала эти ящики, Es даже aizgāju uz darbu, un es, испытывав, наверное, Бога. un es cēlu tās kastes, tā kā Dievs laikam tur vienkārši bija. И слава Господу, мне не вернулась эта боль. Un paldies Dievam, tās sāpes neatgriezās manī. Я славлю Господа и Es кому-то pateicos. в поддержку, если вы думаете, что у вас мало веры. Un tas varbūt lai kā stiprinājums tev, ja tu domā, ka tev ir nepietiekama ticības. Но Бог дает такие чудеса, Да чтобы без- мы видели Его славу. Да. Dod tādus brīnumus, lai mēs ieraudzītu viņa godību. И я славлю и благодарю Господа за все моменты моей жизни, которые Он мне дал. Un es pateicos Dievam par visiem maniem mirkļiem dzīvē, kādus viņš man ir devis. Мы много чего не видим, но Он делает эти чудеса в нашей жизни. Mēs daudz ko Abi ir neredzam, bet viņš dara brīnums mūsu dzīvē. Спасибо. Paldies! Es lūkšu par Ievu, lai Dievs viņus svētī un lieto. Ja? Tāpēc Tēvs, paldies Tev, kungs, par Ievu, paldies Tev, kungs, par viņas sirdi, paldies Tev par to, kungs, ka viņa atvērta ir Tev, kungs, un ka viņai ir šīs slāpes, šis izsaukums pēc Tevs, Tēvs. Un paldies, Jēzus, ka Tu esi sagatavojis vārdu, kungs, un paldies Tev, kungs, ka šis vārds būs spēcīgs, svaidīts, Tēvs, un es Tev lūdzu, ka Tu dodi Ievai
spēku, dod viņai drosmu, dod viņai pārliecību, dod viņai mieru, kungs, lai viņi plūs svētēt ar tavā plūsmā, lai Dievs, tu caur viņas runā, Dievs, un lai tavs vārds izmaina katru mūsu sirdi, Tēvs, un lai tavs svaidījums, es lūdzu pēc tavs svaidījumu par Ievu, kungs, un es viņas bagātīgi svētīju, un es lūdzu, lai tu viņas bagātīgi lieto Jēzus vārdā. Amen. Paldies. Jā. Šodien ir, mēs jau kādu daļu no tā, par ko es gribu runāt, šodien jau dzirdējam, jo Dievs tiešām kustās, viņš tiešām darbojās arī caur jums, un noteikti to jūs arī paši personīgi esat piedzīvojuši savā dzīvē. Un tā tēma, par ko es šodien gribu runāt, esi uzticams. Vai ir tā, kā tas ir jūsu dzīvē, kad jūs piedzīvojat neusticību? Kad tu esi paļāvies uz kādu cilvēku un tu cerēji, un viņš tev teica, viņš tev to izdarīs, bet viņš neizdara. Un tu gaidi, un tu tā kā paļaujies uz to, bet failures, kaut kāds tukšums. Un kas notiek? Vilšanās atnāk, vilšanās un sliktas sajūtas par to, vai ne? Un man patika tās liecības, ko mēs šodien dzirdējām, tas bija fenomenāli. Ivita par uzticēšanos un uzticību, Dievu uzticību un to, kad arī viņa bija uzticama tajā lietā, ko viņa apņēmās. Un viņa tomēr to varēja izdarīt, jo Dievs nāk palīgā tajās visās lietās, kuras mēs apņemamies arī darīt, un tās, kuras viņš ieliek mūsu sirdīs. Un domājot par uzticību, protams, ka mums ir vajadzīgs piemērs, un vislabākais piemērs ir Dievs. Vai jūs tam piekrītat? Un Bībelē arī rakstīts, ka nolādēts ir cilvēks, kas paļaujas uz cilvēku, vai liek savu cerību uz cilvēku, jo mēs esam mainīgi. Mēs varam pārdomāt, mums var kaut kas neiepatikties, un mēs varam darīt pilnīgi citādāk, nekā bijām sākotnēji plānojuši. Vai jums pašiem tā ir gadījies? Ka jūs gribējāt vienu un tomēr sanāca kaut kā savādāk. Varbūt kaut kāda apstākļi izmainījās un kaut kas notika pēkšņi, un jūs nevarējāt izdarīt to, ko jūs bijāt apsolījuši. Un cik neatlaidīgi ir mūsu bērni pieprasīt tos solījumus, vai ne? Tad, kad mēs sakam, es tevi aizvedīšu uz parku, vai es tevi aizvedīšu uz to veikalu, vai es tevi nopirkšu kaut kādu lietu. Un tad viņi stāv un neatlaidīgi dīc, kamēr tas tiek izpildīts. Vai arī, ja mēs to neizdarījām, tad viņi saka, bet tu taču man solīji, Jā, bērni ir vislabākie skolotāji mūsu ikdienā, vai ne? Un, jā, bet Dievs ir tas paraugs un tas piemērs, un es gatavojoties jau, lai mums tā nebūtu ļoti daudz bībeli jāšķirst, jo tās raksturvietas ir dažādās vietās, un es jau sagatavoju, lai jūs varat man līdzi lasīt. Un es pat gribētu, ka jūs tiešām kopā ar mani skaļi to izlasat, ko jūs tur redzat uz ekrāniem. Un tā pirmā doma ir par to, ka Dieva uzticība ir nemainīga. Un būs vairākas raksturvietas, ja jums ir pildspalva un lapiņu, jūs varat pierakstīt arī. Un varbūt vēlreiz kaut kur sev savās bībelēs to atzīmēt. Ja jums ir digitālās bībeles, jūs varat arī pēc tam atvērt un atzīmēt šīs raksturvietas, jo tās raksturvietas patiesībā baro mūsu garu. Viņas palīdz mums augt un atcerēties, ka Dievs tiešām ir uzticams, ka viņš nemelo, ka viņš nav tāds kā cilvēki, ka viņš nesaka vienu un dara kaut ko citu. Ja viņš teica, ka tā būs, tad būs. Ja būs sekas, tad būs sekas, bet mums kā vecākiem bieži vien ir tā, tik žēl, mums negribās tās sekas tā kā īstenot dzīvē. Jā, bet tas tā kā nav labi. Varbūt mums jāizdomā, kādas sekas mēs gribētu tā kā piekopt, disciplinējot savus bērnus, kurus mums tiešām varbūt ir iespējams izpildīt. Teiksim tā. Labi, tad pirmā raksturvieta, ko mēs varētu izlasīt, ir 5. Mūzes 32:4. Jūs esat gatavi? Lasīsim kopā. Viņš ir klinskalns. Es neko nedzirdu. Viņš ir klinskalns, un pilnīgs ir viņa darbs, jo visi viņa ceļi ir tiesa,
Dievs ir uzticams un bez viltus. Viņš ir taisns un patiess. Brīnišķīgi vārdi. Es atceros, ka es šo pantu kādreiz svētdienas skolā mācījos. Viņš ir Klinskalns. Viņš ir Klinskalns. Un katru reizi, kad tev ir kaut kāda vajadzība vai situācija, tu zini, ka tu vari doties pie viņa, jo viņš ir uzticams un viņš ir bez viltus. Un viņš ir patiess un viņš ir taisns. Tāds ir Dieva raksturs. Un uzticība ir visdziļākā viņa īpašība, kāda viņam piemīt. Nākamā raksturvieta ir Psalms 36, 6. Aiziet. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem. Nu, visiem vēl neaizgāja šis pants. Lasam vēlreiz. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem. Tas nozīmē, ka mēs īstenībā tik tālu nevaram aizsniegties, cik tālu Dievs spēj mums uzticēties un vispār būt uzticams. Nākamā rakstvieta. 5. Mūzus 7, 9. Tātad. Tad nu tev būs atzīt, ka tas kungs tavs Dievs ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz 1000 augumam, kuri viņu mīl un tur viņa baušļus. Brīnišķīgi. Te ir tāds zelts. Jūs jūtat? Tur ir tāds zelts šajā pantā. Pirmkārt, tas, ka Dievs ir uzticīgs un viņš tur derību. Un tu iedomājies tajā mirklī, kad tu pateici Dievam jā, tu noslēdz šo derību ar viņu. Tu esi īpašās attiecībās ar viņu. Un ko tas nozīmē Dievam? Tas nozīmē, es esmu tavs un tu esi mans. Un es stāvu par tevi, vai tu stāvi par mani. Tas ir arī salīdzinājumā kā laulībā, kad mēs slēdzam derību laulībā un sakam, es tevi mīlēšu mūžīgi, es uzticēšu savu dzīvi tev un tu uztic man savu dzīvi. Tā ir tā derība, par kuru Dievs īstenībā samaksāja ar asinīm. Parasti, ja jūs zinat, ka derību slēdza tur ciltis savā starpās, viņi pat tiešām pa īstam to darīja ar asinīm. Tātad viens virssaitis un otrs virssaitis atnāca, iegrieza rokā, un viņi šīs asinis samiksēja kopā. Un tas nozīmē, viņiem tur bija savi vēl kaut kādi veidi, kā viņi atpazina, kuram tur pieder. Bet, ja, teiksim, tev uzbruk kāds ienaidnieks, tad tas, kurš ir derībā ar tevi, viņš nāca tevi aizstāvēt un stāvēja par tevi un cīnījās kopā ar tevi. Tā kā tas bija ļoti nopietni. Un tas nozīmē, ka viss, kas ir tavs, ir arī mans un otrādāk. Tas ir tik nopietni, tik dziļi Dievs to ņem. Un viņš tur šo derību. Bet jautājums ir, cik ļoti es turu šo derību? Vai es tā, šodien gribu iet uz baznīcu, eju. Šodien tā nejūtos, neeju. Kā es šodien jūtos? Šodien daudz darba, nav laika lasīt Bībeli. Vai, vispār vajadzētu palasīt. Tā, cik dziļi es esmu šajā derībā ar Dievu, cik ļoti es esmu iesaistīta tajā. Dievs, tu esi mans, es esmu tava. Un man rūp tas, kas tev rūp. Un tev pilnīgi noteikti rūp arī tas, kas man rūp. Un tas ir tik skaisti, ka Dievam nav vienalga tava dzīve. Viņš zina katru tavu dienu, viņš zina tavas domas, viņš zina, par ko tu domā, kas tevi nomāc, kas tev ir jāizdara un kur tev ir bailes par kaut ko, kur tu nezini, ko darīt, kur tu esi izmisis. Viņš zina visu. Un tu vari nākt pie viņu un teikt, Dievs, tu esi mans, es esmu ar tevi derībā. Un es lūdzu, lai tu nāc šajā situācijā un palīdz man. Un vēl skaisti vārdi šajā pašā pantā, ka viņš to tur līdz 1000 augumam. Iedomājies, jūs zināt tādas ģimenes, kur kristieši paudžu paudzēs. Svētīgi. Ir arī tādas ģimenes, ir. Daži varbūt, kuri nav to piedzīvojuši, varbūt tu esi pirmais vai pirmā, kas esi šī ģimenē un esi piedzīvojis Dievu. Tas nozīmē, ka tavi bērni ir svētīti caur tevi.
un viņu bērni ir svētīti caur tevi, un vēl bērni, kas nāk, būs svētīti caur tevi, jo tu pirmais pateici jā Dievam, pat ja iepriekš neviens to nebija izdarījis. Un tā ir tā svētība, kas nāk uz mūsu bērniem, jo mēs esam derībā, un mēs lūdzam par saviem bērniem, lai Dievs viņus svētī. Un Dievs to ņem nopietni, un viņš tiešām to arī dara. Tā kā tas ir brīnišķīgs pāns un arī apsolījums, ko mēs katrs varam paņemt priekš sevis. Un tad, kad tev ir šaubas, vai tiešām Dievs ir nomodā par maniem bērniem, paņem kaut vai šo pantu un atceries. Viņš ir svētījis mani, un viņš svētīs manus bērnus un visas manas nākamās paudzes. Nākamais pants, 1. Jāņa 1.9. Šito visiem ir jāiemācās obligāti no galvas. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Šito lasam vēlreiz. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Vēlnam tā patīk mūs iekniept. Viņam tā patīk rādīt visas mūsu nepareizās lietas. Un it sevišķi, ja tu esi kaut ko nožēlojis Dievu priekšā. Un pēc kāda brītiņa viņš saka, nē, tas jau nebija nopietni, droši vien tas nebija pa īstam. Vai arī, ja tev kaut kā gadījās, ka tu tomēr atkal kaut ko sagrēkoji, kā tad tu šitā varēji? Dievs jau tev piedeva, un Dievs vai varēs atkal piedot. Un tā tas iet, ja? Tās domas tur virpuļo pa mūsu prātu. Bet es varu droši stāvēt uz šo pantu un teikt, ikreiz, kad es apzinos, ka es esmu grēkojusi, ikreiz, kad es saprotu, Dievs, es neuzvedos cienīgi, es neuzvedos tā, ka tas pagodina tevi. Es uzvedos miesīgi, nevis garīgi. Es uzvedos, jo es tā sajūtos. Un ja es to nožēloju Dievu priekšā un es saku, man ir žēl par to, tad es pilnīgi noteikti zinu, ka Dievs to redzēja. Un es pilnīgi noteikti zinu, ka Dievs man to piedos. Bet ja tev ir vienalga, kā tu uzvedies, un ja tev vienalga, ka tu kaut ko pateici, un tev tas vispār nekā nesakustina, un tev nav nekādas nožēlas, tad jau nav arī ko piedot. Pareizi? Tāpēc Dievs teica, ka Dāvids ir cilvēks pēc viņa sirds. Kaut arī viņš tur sagrēkoja, viņš izdarīja lietas, kas nebija labas, bet viņš apzinājās to, ka tas nebija labi, un viņš nāca Dievu priekšā, krita uz savu vaigu un teica, Dievs, piedod man. Es izdarīju kļūdu, es izdarīju nepareizi, un palīdz man darīt labāk. Un tas, ko Dievs novērtē visvairāk tevī, ka tu spēj tā kā izfiltrēt vispār savu dienu, izfiltrēt savu dzīvi, savu uzvedību un pateikt, un vispār, ka tev ir šis angliski reflection time, ka tu atskaties uz sevi un pārskati savu ikdienu. Bet es tev teikšu, Svētais Gars ir tik apbrīnojams. Viņš tā mūs mīl, viņš vienkārši neļauj mums pat nodzīvot līdz pēdējai, dzīves, tai dienas pēdējai stundai, jo viņš tevi atmasko uz sitienu. Viņš vienkārši tevi atmasko. Tā pašā brīdī, kad tu jau dari nepareizi, viņš saka, stop, ko tu dari? Un jau tai pašā brīdī tu vari teikt, Dievs piedod man un mainīties tai pašā sekundē. Un uzreiz, ja teiksim, tā ir bijusi kaut kāda uzsprākšana pret kādu cilvēku, ja tu esi aizrāvies un tā ļoti skaļi runājis ar viņu, 3 reizes skaļāk nekā vajadzētu, vai tu esi atrāvies kaut kādā veidā un esi savaldījis sevi, tu jau tai pašā sekundē, kad Dievs tev to parāda, var teikt, Dievs piedod man, mainīties un teikt, lūdzu piedod man. Es neizturēju, vai es biju pārāk uztraucies, vai es vienkārši nepareizi lietoju savu muti. Ja? Tā ir tā lieta, kur mums nevajadzētu ļaut vēlnam mūs apmuļķot vai piemānīt, ka Dievs nepiedod kaut ko, vai Dievs nevar tev kaut ko piedot. Viņš var tev piedot pilnīgi visu, ko tu apzinies, ka tas ir nepareizi, vai ka tas ir jānožēlo. Jā, tur Bībelē rakstīts, ka viena lieta viņš nevar piedot, ir Svētā gara zaimošana.
Un es ticu, ka tik tālu jūs nenonāksiet neviens. Ja? Ka jūs mīlat Dievu un ja jums ir attiecības ar Dievu, vai jūs esat sākuši meklēt Dievu, ka jūs gribat patikt Dievam, pareizi. Jūs gribat, lai Dievs jūs tā kā svētī. Nu ko, lasam vēl. 1. Korintiešiem 1:9. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis savu dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Tas ir vienkārši par to, ka Dievs ir uzticīgs un ka viņš ir aicinājis mūs būt kopā. Mums nav jāstaigā vieniem pašiem pa šo pasauli. Tikai es un Dievs un viss. Man nevajag vairāk nevienu ticīgo ap mani. Es esmu visgudrākais, jo Dievs tikai ar mani komunicē. Nezinu, ko tur ar pārējiem, bet ar mani ir Dievs tiešām. Nē, Dievs mūs ir aicinājis sadraudzībā. Viņš grib, lai mēs visi, kas ticam Jēzum Kristum, esam pieņēmuši viņu savā dzīvē, lai mēs visi būtu šajā kopībā un viens no otra mācītos, viens otru uzmundrinātu. Tā kā šodien man vienkārši fascinē, kad mēs sākam dalīties ar to, ko tu piedzīvo, kā tu piedzīvo Dievu, ko Dievs priekš tevis ir darījis, kas noticis šajā nedēļā, ko tu esi domājis, ko tu esi darījis, kā Dievs tevi ir izvedis kaut kādai varbūt grūtībai cauri, un tas iedvesmo, tas palīdz, un tu neesi viens. Tu saproti, ka tu neesi vienīgais, kurš iet kaut kam līdzīgam cauri, ka ir arī citi cilvēki, kuriem ir, turpat līdzīgas kaut kādas situācijas. Tāpēc nenovērtē par zemu sadraudzību, draudzi, būšanu kopā, meklē vienmēr kaut kur būt kādā kompānijā, kur tiešām ir cilvēki, kas mīl Dievu, un kas lūdz viņu un kuriem ir attiecības ar Dievu. Jo tas tev tikai palīdzēs, tikai cels tavu dzīvi. Tad tā, nākamais pants. 1. Korintiešiem 10:13. Jūs esat gatavi? Ja? Dievs ir, vēlreiz, Dievs ir, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, kā varat panest. Un dažreiz liekas, ka tā nasta ir, nenormāla vai neiespējama, un es nezinu, kā to tik galā, bet Dievs saka, met uz mani tās nastas. Nevelc to jūgu. Viņš saka, ņem to jūgu, kas man ir, mana nasta ir viegla. Viņš neliek tev nest to dzīves smagumu, un viņš saka, met uz mani to. Jo dažreiz cilvēkam ir tāda tendence, ka viņš mēneša sākumā jau sāk uztraukties par mēneša beigām. Kā viņš samaksās rēķinu, kurš vispār ir pēc 30 dienām. Bet, kā mēs dzirdējām, cik daudz brīnumu pa ceļam notika? Vienā nedēļā, Ivita. Cik daudz brīnumu vēl tur pa vidu notika? Bet, ja tu sēdēsi un visu laiku tur nervozēsi un savus matus taisīs sirmas no stresa, kur tu dzīvo savu dzīvi? Kā tu vari baudīt šo dienu, ja tu viņu nogalini ar domām par rītdienu? Kā Bībele saka, rītdien pat par sevi zudīsies. Tev nevajag par to satraukties. Protams, ka mēs esam visi cilvēki, protams, ka mēs domājam, kā mēs izdarīsim kādas lietas, un, protams, ka mēs arī plānojam kaut ko. Bet visā tajā es atrodu atvieglojumu tajā, kad es nāku pie Dieva un saku, Dievs, tu redzi šo lietu, kura man būs jāizdara. Tu redzi manu satraukumu, tu redzi, ka es nezinu, kā tas notiks, bet es paļaujos uz tevi, ka tu izdarīsi vislabāk. Jo tu mīli mani, jo tu rūpējies par mani, un tu atradīsi veidu. Un vai nu es satikšu kādu, vai nu man atnāks kāda ziņa, vai kaut kas notiks tāds, ko es pat nevarētu pati no sevis izplānot. Jūs ticat dievišķām tikšanām vai dievišķām tādām kārtībām, kuras tu pat nekur nevari nosapņot, ne izplānot. Un tāpēc nav nekādas jēgas, nav nekādas spiediens uz tevi, lai tas nav vienkārši domāt par to, kā tu kaut ko tur izdarīsi. Vienkārši atdot to Dievam, atdot to, uztic viņam vienkāršā parastā lūkšanā, parastiem saviem vārdiem, pasaka, Dievs, tu redzi,
vai, nezinu, man ir jāiestājās skolā, vai tu redzi, man ir jāizlēm, kur mācīties, vai man ir jāizlēm, kur strādāt. Dievs, tu redzi, ka man ir nepieciešams darbs, un Dievs to visu zina. Viņš zina, ka tev ir vajadzīgs tas. Bet viņš var dot tev kādu pēkšņu domu, kur tev pašam no sevis varbūt nekad nebūtu ienākus prātā. Nu, lūk, mēs tagad esam tā labi padomājuši par to, cik uzticams ir Dievs. Vai jūs jūtat to līmeni, ka jūs tagad tā kā ticat tam? Vai jūs ticat tam, ka Dievs ir uzticams? Viņš ir, jā. Un arī, protams, kad klausoties liecības, mēs to vēl varam nostiprināt. Un tagad es gribu tā kā parunāt par tādu pretējo pusi. Tā kā tas būtu pret mani? Ko Dievs sagaida no manis? Kā izskatītos mana uzticība kaut kādās situācijās? Nu, piemēram, pirmais, par ko es domāju, un pati svarīgākā prioritāte būtu uzticamam pret Dievu. Ka es esmu uzticama Dievam, ka viņš var uz mani paļauties, ka viņš var man kaut ko uzticēt. Ka es neesmu tāda, gribu daru, gribu nedaru. Nu tā kā es to nevērtēju nekā, ka Dievs man kaut ko ir iedevis vai uzticējis, vai kaut kādas prasmes viņš man ir iedevis, ar kurām es savukārt varu kalpot citiem, vai ne? Un tātad Dievs mani aicina būt uzticamai attiecībās ar viņu. Tas nozīmē, ka man ir regulārs lūkšanu laiks, ka tiešām es atrodu to brīdi, kad es esmu savienojusies ar Dievu un tiešām uzticu viņam visas savas domas un savu ikdienu laiku, kad es aizlūdzu par cilvēkiem, kas ir manā namā, par draudzi, par sevi, par kaut kādām situācijām. Tad tā uzticība pret viņu arī parādās lasot Bībeli, lasot, ko Dieva vārds saka, jo tas palīdz man augt, tas palīdz man saprast Dievu vēl labāk. Un nostiprināt, protams, manu ticību Dievam. Un trešā lieta, ka es esmu kopā ar tiem cilvēkiem, kuri mīl Dievu, ka es esmu draudzē. Tas ir tādi svarīgākie 3 punkti, kas norāda uz manu uzticību pret Dievu. Un ja kāds no šiem punktiem tavā dzīvē klibo, varbūt kādam klibo, un kaut kas varbūt nenotiek vai iztrūkst vispār, tad jājautā sev, kāpēc es to nevaru izdarīt, kas man traucē, kas mani kavē, vai Dievs nav tik svarīgs priekš manis, vai tā uzticība man pret viņu nav tik liela, kāpēc es nevaru to dot pretī. Un to jūs katrs sev personīgi atbildat, bet labā ziņa ir tā, ka tu to vari mainīt jau šodien. Un tu vari jau no šodienas teikt, Dievs, palīdz man mainīt šo punktu. Es tiešām gribu vairāk tevi pazīt, es gribu vēl dziļāk būt tava attiecībās ar tevi un palīdz man sakārtot manas dzīves prioritātes. Kad es tiešām varu atrast laiku lūkšanai, varu atrast laiku, kad lasīt un saņemt no tevis un būt kopā arī ar taviem bērniem. Nākamā lieta, par ko es domāju, ļoti interesanti. Mēs visi noteikti esam lasījuši Galatiešiem 5:22. Un tātad tur ir nosaukts tādas īpašības, kuras piemīt gara piepildītam cilvēkam. Pareizāk svētā gara auglis, kāds izskatās tavā dzīvē. Un, brīnies vai nebrīnies, bet tajā skaitā uzticamība ir šajā auglī redzama. Ja tā uzticamība tur iztrūks, tad tas auglis īsti laikam nepilda to funkciju pilnībā. Tātad, bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un paškontrole. No angļu valodas paškontrole, bet latviski atturība. Tā kā šī ir tāda īpašība, kas norāda uz to, cik ļoti tu esi tiešām garīgi spēcīgs cilvēks. Vai tev vispār var kaut ko uzticēt? Vai tas būs tā, kā vējš pūš, tā iet? Tā. Un īsnībā,
Tas ir ļoti grūti strādāt kopā ar neusticamiem cilvēkiem. Tas ir vienkārši neiespējamā misija. Par to mēs vēl mazliet vēlāk. Ja? Un tagad nākamā lieta, kas arī Dievam ir svarīga, ir tava uzticība laulībā. Tie, kas esat laulībā. Jā. Tātad Mateja evaņģēlijas 19.6 tur teikts, tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa, tāpēc, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Tas ir ļoti grūts, varbūt pat skarbs pants, un kādam liekas, un kāpēc ne? Varbūt man neklapē ar šito vairāk, un tāpēc es eju prom. Var jau būt, ka tā arī notiek. Es ticu arī, ka Dievs var piedot arī mūsu kaut kādas kļūdas, un varbūt daudz cilvēku vienkārši ir attiecībās bez Dieva. Un man ļoti sāp sirds par tām attiecībām, kuras redzu, ka divi kristieši var šķirties un nespēja atrast kopīgu valodu un nevar kopīgi sarunāties. Tas ir vienkārši dramatiski, kas vispār šajā laikā pasaulē notiek. Un agrāk pat nekristiešiem bija kauns šķirties, es teiktu tā. Bet tagad tas liekas tik normāli, tik kāpēc nē? No šito nesanāca, varbūt nākamo sanāks labāk. Bet, diemžēl, no sevis tu nevar aizbēgt. Acīm redzot, ir kaut kas tāds, kas, nezinu, jūs pievilka abus divus kopā, un kāpēc jūs vispār sākāt, ja neko tālāk nevar darīt. Tāpēc, ka varbūt nepareizas prioritātes arī ir bijušas, un īstenībā attiecības sāk no nepareizā gala. Sāk no gultas, nevis no iepazīšanās, ja? Nevis iepazīst, kas tas par cilvēku, vai tev vispār kopīgs intereses ir, vai tev ir kaut kas, ko jūs kopā gribētu dzīvē darīt, vai jums ir kaut kāds kopīgs aicinājums. Kas jūs savieno? Miesa? Miesa ir ļoti nepastāvīga. Miesa vienu dienu mīl, otru dienu nemīl, trešdien, varbūt sāksim atkal no gala, bet cilvēkiem ir jāsavienojas garīgi, jo tu nevari nodzīvot visu dzīvi līdz pēdējai dienai tikai miesā. Ja tu garīgi neesi savienojies ar šo cilvēku, tu tālu netiksi. Un tāpēc tas piemērs, kad trīskāršu auklu nevar tik vienkārši pāraut, tas nozīmē, ka tur ir šis vīrs un sieva un Dievs pa vidu, un viņi tiešām ir savīti kopā, nevis katrs par sevi atsevišķi. Un ja viens staigā savu ceļu un otrs staigā savu ceļu un tikai satiekās gultā, tur tālu nevar aizbraukt. Tur būs tā šķiršanās, tu gribi vai tu negribi. Un, protams, vēl viena svarīgākā lieta, kas laulības jauc, ir egoisms. Kad cilvēks domā par sevi, viņš domā būtiski tikai, ko es gribu, kā man patīk. Un man nepatīk, un es negribu tevi vairāk, un man vairāk nepatīk. Man. Bet Dieva mīlestība tāda nav, un Dieva uzticība ar tāda nav. Dievs cīnās pār tevi. Un arī attiecībās ir tāda mirkļi, kad tu redz, ka tas otrs kaut kā vājš kļuvis, vai viņam ir kaut kas varbūt noticis, vai viņam ar veselību varbūt nav kārtībā, varbūt viņam ir pārāk liels stress par kaut ko, viņš nezin, kā tikt galā ar lietām, un tu varbūt esi tas, kurš var atbalstīt, vai tas, kurš to redz un lūdz par viņu, vai kaut kādā veidā cel. Tāpēc es saku, es vispār nevaru iedomāties, kā var laulību izdzīvot bez Dieva. Es nezinu. Tas ir ļoti, man liekas, kaut kāds fenomens. Varbūt kādam tiešām sanāk. Un mans jautājums ir, tā pagaidi, neko neslēdz. Mans jautājums jums ir, vai jūs zinat, kāds putns būtu salīdzināms ar uzticību? Zvirbulis? Balodis? Arī nē. Gulbis, jā. Jūs esat kāzās redzējuši, jā? Gulbīši. Rekur smuki gulbīši. Jā, jo iedomājieties, es palasīju tādu informāciju par gulbjiem. Un tur Wikipēdijā jūs arī varat izlasīt to. Zinātniski pierādīts, ka gulbji ir pazīstami ar savu mūža monogāmiju. Tātad viņi izvēlās partneri visai dzīvei. Viņi atrada savu gulbīti un tā dzīvo. Un tad viņi ražo bērniņus un taisa liksdiņu un visas lietas tur notiek, un viņi sargā visu šo savu saimi. Un jaunie gulbīši dzīvo ar vecākiem,
kamēr pienāk laiks viņiem arī atrast savu otro pusīti. Un tā tas bariņš tur aug. Bet viņiem patīk arī socializēties, un viņi arī nāk kopā bariņos, lai atrastu ēdienu, lai vieglāk izdzīvotu. Bet tā īpašība, tā ir tik interesanta, ka viņi tiešām izvēlās sev dzīves partneri uz mūžu. Ja putni to spēj, kāpēc cilvēki to nespēj? Es nezinu. Vai ne? Tik interesanti. Viņiem pat neko daudz tur nevajag domāt, bet viņi to dara, ja, instinktu līmenī. Nu, lūk. Un es gribētu tagad divus brīvprātīgos vēlams pāris. Varētu iznākt priekšā, lūdzu? Man vajadzētu pāri. Te ir kāds pāris? Nu, lūdzu. Nu, lūdzu, vienu pāri. Man liekas, es izvēlēšos, jūs paši nenāksiet. Nāk. Jūs neesat pāris? Nē? Nopietni? Nu, es nezinu, varbūt Ainārs? Ainār, nu tev ir pāris, toči zinu, ka ir. Nu, nāc. Nu, rekurais tevis nāks. Labi, tu nākošais, ja? Ok. Rekura, Ainārs, nāc. Mums būs tagad testiņš viens, ja? Uz uzticību. Tā. Es domāju, viņš ir tāds lielāks un stiprāks, ja? Nāc šitā priekšā. Nāc šitā, tu stāv priekšā šitā. Jā, tu stāv. Un tu stāv aiz viņas. Vienmēr sakot, tavs uzdevums ir krist. Un viņa uzdevums ir ķert. Tu esi gatava krist viņam rokās? Jā, tu esi gatava? Nu, tagad 3, 2, 1. Nu, diezgan ok. Nu, tu uzticējies, ka viņš tev noķers? Jā, nu redzi. Viņa zina. Un tādai pārliecībai tev arī jābūt dzīvē, ka tu zini, ka Dievs tevi turēs vienalga, kur tu lido krīti, kas tev tur notiek. Viņš tevi noķers, un tu pilnīgi paļaujies uz to. Paldies. Super. Nu, lūk, jūs varat mājās izmēģināt savu uzticības līmeni. Viens uz otru, ne? Aiga. Varat izmēģināt. Jā. Nu, lūk, es ticu, ka nu, tā kā jūs jūtaties iedrošināti, ka visas lietas var atrisināt. Ir jāmācās runāt, komunicēt vienam ar otru, nevis šķirties, bet meklēt risinājumu un saprast, kur ir tā sakne, kāpēc mēs esam kaut kādā krīzē vai kaut kādā situācijā, kas mums liek slikti justies. Ja? Kāpēc mēs nevaram sarunāties normāli. Tā kā runājiet viens ar otru, un es ticu, ka Dievs jums arī palīdzēs. Nākamā lieta, kuru mums Dievs gribētu redzēt uzticamus, ir arī darbā. Kāds pārsteigums, ko? Arī par to Bībele runā. Jā. Man liekas, vēl viens cits pants bija labāks tieši par to, ka, lai mēs būtu uzticami darbinieki. Bet es šodien izvēlējos pantiņu, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Lūkas 16:10. Un vienā nometnē mēs ar bērniem pilnīgi sacerējām dziesmu par šo tēmu. Un tāda, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Esi uzticams, pat vismazākā lietā esi uzticams, pat vismazākā lietā esi uzticams. Un lai tas jums iesēžās prātā, ka tu tiešām nevarēsi saņemt paaugstinājumu, ja tu nebūsi uzticams tajā pozīcijā, kurā tu jau esi tagad. Un arī Dievs tev iespējams nevarēs nekur augstāk un neko labāk iedot, ja tu vienkārši ķep dari lietas. Un cilvēki arī darbā nevar uz tev paļauties vai kaut kā. Bet es zinu, ka latvieši ir strādīga tauta. Un viņi vienmēr visu grib darīt pa maksimumu. Vai ne? Nu, cerams, vai ne? Mēs tādi esam. Un līdz ar to mēs arī kaut kā savā veidā atspoguļojam, kas mēs esam kā kristieši. Ka mēs neradam sliktu slavu arī par Dievu. Un teiks, tā tie kristieši ir. Strādāt negrib, tikai lūdzās. Piemēram, jā.
mēs arī mākam strādāt, un to, ko mums uztic, mēs arī daram pēc labākās sirdsapziņas. Ja? Un tad nākamais. Dievs aicina mūs būt arī uzticamiem kalpošanā. Tas nozīmē, kad noteikti tev ir kāds talants, kaut kas īpašs, kādas spējas, ko Dievs tev ir devis, vai nu mākslā, vai mūzikā, vai vienkārši tu esi superīgs konditors, varbūt tu esi superīgs pavārs, varbūt tev ļoti labi patīk viesus uzņemt, varbūt vēl kaut ko, varbūt fotogrāfs, varbūt tev ir tāda acis kā nevienam, un tu esi, nezinu, dizainers, un tik daudz dažādu talantu, ko Dievs katram no jums ir specifiski iedevis. Un kādam varbūt ir trāpīgs vārds vienmēr, ko pateikt, un kādam vienkārši vārdi birst bez apstājas un nav jāmeklē. Un cits ir vienkārši klusāks, bet viņš arī var būt noderīgs kādās situācijās. Nu, lūk, ka mēs varam atrast savu vietu arī draudzē. Varbūt ne tikai draudzē, bet vispār arī kopīgi tā kā Dieva valstībā. Es teiktu, Dieva valstības misija tāda mums te ir, ka mēs atrodam savu vietu un saprotam, ka es ar šo kalpoju arī citiem. Es nevis tikai sev, nevis tikai savai ģimenei, bet kaut kur bišķi vēl ārā, sociāli mēs arī aizsniedzam citur cilvēkus un esam noderīgi. Un arī tajā lietā, lai mēs būtu uzticami Dievam, vispirms, protams, Dievam. Un 1. Korintiešiem 4, 1-2 tur teikts, tā lai ik viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpuma namaturiem. No namaturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Jā, mēs pārstāvam Dievu un mēs esam Kristus kalpi, ja mēs tiešām esam pieņēmuši viņu kā savu kungu. Un lai tas nosēžās mūsu prātā un mēs par to padomājam, kas ir tā sfēra, kas man tiešām patīk, padodas, sanāk, un es labprāt ar to kalpotu. Vai jums visiem ir skaidrs, kas ir tā sfēra tavā dzīvē? Ir katram kaut kas tāds? Ir? Nav? Varbūt mums vajadzēs par šo padiskutēt vēl pie sadraudzības galda. Jā, kas ir jūsu talanti un spējas un ar ko jūs varētu kaut kādā veidā izpausties un nest labumu arī citiem. Lūk, nākamā lieta, kas man te ir, vēl viens pāns no Ebrejiem 10, 23, 25. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs, un vēl joprojām cits citu. Šitas mikrofons kaut kāds palika dīvains, ja? Šitas labāks. Tam laikam baterija beidzās, ko. Labi, tā vēlreiz lasam šo pantu. Ebrejiem 10. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs, un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami, un jo vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Jā, tā kā tas ir iedrošinājums vienmēr būt Dieva namā, vienmēr būt kopā ar citiem un paskubināt vienam otru, darīt kaut ko labu, darīt kaut ko vērtīgu. Un es ticu, ka Dievs caur to kaut ko brīnišķīgi arī tavā dzīvē varēs darīt, un tu redzēsi viņa uzticības to atbildi. Jo katru reizi, kad es domāju par Dieva uzticību, tas ir ļoti saistīts ar Dieva apsolījumiem. Tātad viņš kaut ko tevi apsolīs, ja tu mīli viņu, ja tu kalpo viņam, viņš arī tevi svētīs tā, kā tu pat nevar šai mirkli iedomāties. Un es noslēgšu ar vēl pēdējo pāntu no Salamana pamācībām. Kā sniega dzestrums pļaujamā laikā, tāds ir uzticams sūtnis tam, kas viņu sūtīs, jo viņš atspirdzina sava kunga dvēseli. Tātad, lai tu būtu īstā vietā, īstā laikā, un tieši tā, kā Dievs grib. Un tieši tā,
kā tas ir Dieva sirdī, lai tu esi noderīgs, svētīts un pienes Dievam godu ar savu dzīvi. Amen. Un mans aicinājums šodien ir, ja tu jūti, ka tev tavā dzīvē ir kaut kādi punkti no šiem, par kuriem mēs runājam, kur tev pietrūks vai pieklibo, vai tu gribētu uzlabot kaut ko, tad šis būs laiks, kad tu vari par to padomāt, palūgt, pateikt Dievam un nākt viņa klātbūtnē. Es nezinu, vai Gatis var atnākt, vai kāds viņu var pasaukt, bet kamēr mēs dziedāsim, es ticu, ka ja tu jūties tā, ka tiešām tu gribi vēl vairāk Dievam kalpot, un tu saproti, ka tas līmenis, kurā tu šobrīd atrodies, varbūt ir, tālu prom, vai varbūt nav pietiekams, vai tu esi atkāpies, un tu gribētu vairāk, tad šī ir laba iespēja vienkārši nākt un tuvoties Dievam un saņemt no viņa šo stiprinājumu savam garam, savai miesai, un lai Dievs kalpo tev šajā dienā.